Pēc vienas tikšanās reizes pie manis, jeb konsultācijā, sieviete atmeta smēķēt. Viņa smēķēja vairāk kā 10+ gadus. Viņa minēja ar pārtraukumiem, viņa bija smēķējusi apmēram 13-14 gadus, bet kaut kur pa vidu kaut kādas lietas, un brīži, kur viņa nesmēķēja. Bet pēc vienas konsultācijas, tieši tā, reizēm tik vienkārši, reizēm tik jaudīgi notiek konsultācijas, kuras es vadu, jo viņas nav tikai par psiholoģiju vai mūsu kaut kādiem aizsargu mehānismiem galvā vai iestatījumiem vai programmām. Es strādāju arī ar enerģiju, un tieši tik maģiski tas strādā kopā, kad es redzu arī un jūtu cilvēka kaut kādas dziļākas lietas, un tāpēc es varu palīdzēt pat tad, kad cilvēks iespējams ir izmēģinājis visu kaut ko citu un nekas nestrādā. Tāpēc, mans darbs ir tiešām zelta vērtā, un ja cilvēks nāk pie manis ar savu sāpi, ar savu kaut kādu sajūtu, mans mērķis ir palīdzēt. Tas ir tas, ko es arī daru klātienes tikšanās reizēs, online. Tāpēc, ja arī tev gribās sakārtot kaut kādus jautājumus, es strādāju ar attiecību jautājumiem, ar attiecībām ar sevi, tās arī ir attiecības ar tuviniekiem, darba kolēģiem, vecākiem, partneriem, bērniem. Jebkuras attiecības ir attiecības, ar kurām ir jāstrādā, un es varu palīdzēt saprast, kas tur nestrādā un kā to uzlabot. Un es esmu palīdzējusi jau ļoti daudzām ģimenēm sakārtot attiecības, uzlabot, pāriet citā līmenī, iet attiecību dziļumā, saprast sevi. Ļoti daudziem esmu palīdzējusi iemācīties dzīvot, iemācīties priecāties par lietām, iemācīties sapņot, iemācīties piepildīt savus sapņus. Tas viss ir caur iekšējo darbu, caur enerģiju. Es arī tevi aicinu pie sevis ciemos, strādāju gan online, gan klātienē Ogrē, tāpēc welcome, raksti komentārā, ja tu arī gribi, vai tev ir varbūt kāds jautājums, ar prieku tev palīdzēšu un atbildēšu.